Varam sākt. Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, nodaļu vadītāji. Vadītāji ir otrdiena, māja otrā puse jau, un ņemot vērā sezonas tuvošanos, aktīvos darbus un notikušās izsoles, ir bijusi nepieciešamība saukt no domas ārkārtas sēdi par diviem jautājumiem, proti kokmateriāla izsoli būvlaukumā Kalniņa ielā, kā arī apstiprināt rezultātus izsolē, kas notika par abūs tiesību koklītēs. Attiecīgi tos tad arī tūlīt skatīsim. Ņemot vērā, ka šī ir ārkārtas sēde, darba kārtība nav jāapstiprina, un tad arī ķeramies pie šiem diviem jautājumiem. Un kā pirmais, tā tad ir jautājums par izsoli Alfrēda Kalniņa ielā, kur tika arī noņemti vairāki koki. Un kā jau to likums nosaka, būvdarba laikā, ja tad likums nosaka, tad ir jārīko izsole. Šiem koku materiāliem pirmā izsole beidzās bez rezultātiem. Nebija interese, attiecīgi, tad mums ir jāatzīst, ka šī izsole nav notikusi un jārīko atkārtot izsole ar samazinātu cenu, kas varētu būt interesanta un saistoša potenciāliem kandidātiem. Tātad priekšlikums ir kāds kolēģi par šo te otro izsoli par samazināto cenu. Kāda mums tur cena bija pirms tam? Tagad mēs samazinām uz 9700 un pirmajā izsolē gāja par kādu skaitli. Arti? Artis varbūt zina. 12,275 eiro mēs samazinām par 20%. Ir ok, baigs muti. Jā. Kolēģi, vai nav iebildumi par šādu te samazinājumu? Ja iebildumu nav, tad lemjam, ka rīkojam atkārtot izsoli. 221 kubikmetrs, attiecīgi izsoles 100 eiro. Un tātad tirgus vērtība šobrīd tiek noteikta 9775,88 eiro. Tā būs sākuma cena izsolē. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 10 pret atturās nav. Paldies. Tātad šis ir apstiprināts. Tātad izsole notiks 30. maijā. Tad lūdzu visi pretendenti šo ņemt vērā. Nākošais jautājums ir par Saugsnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Aimežu ielā 37, zvejniekciemā zemes vienības daļas apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad, kā jau zināms, šajā pavasarī notika šī te izsoles procesa divās kārtās, kur pirmajā kārtā bija jāiesniedz skices un jāapraksta plānotā darbība. Attiecīgi otrajā kārtā arī tad piedalījās tie, kas bija iesnieguši šos materiālus. Jāsaka, interese nebija pārāk liela, bija tikai 2 pretendenti. Attiecīgi tie arī tālāk tika virzīti dalībai izsolē. Izsola bija ļoti sīva, jo abi pretendenti bija nopietni gatavojušies un bija vīzija par šī zemes gabala tālāko attīstību. Bet izsola noslēdzās pēc ļoti daudz soļiem ar Sijā Barro vai teikt uzvaru vai lielāko nosolījumu. Un tas ir konkrēti 10,000. Tās man bija gals soli 10,086 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Tad tā būs nomas maksa, ko maksās
šis te izsoles uzvarētājs. Līgums tā ir abūs tiesība par zemes gabalu daļu. eh, Attiecīgi, kā primārā izmantošana veids tika noteikts kafejnīcas restorāna ierīkošana, un obligāts noteikums bija pieslēgums centralizētajiem komunikācijas tīkliem, lai varētu strādāt visu sezonas garumā. Tātad pretendentam priekšā ir tehniskā projekta izstrāde un būvniecība. Attiecīgi līdz tam tad šeit ir iespējama arī ierīkot pagaidu kafejnīcu, vasaras kafejnīcu un sakārtot visus nepieciešamos dokumentus un uzsākt būvniecību. Izsoles termiņš bija noteikts, proti nomas tiesības termiņš bija noteikts 20 plus 10 gadi. Ja 20 gadu laikā veiksmīgi arī uzsāktā darbība turpinās, tad arī vēl tiek pagarināts uz 10 gadiem automātiski šis te līgums. Tad kopā 30 gadi. Tas arī īsumā viss. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Tad mums ir jāapstiprina izsoles rezultāts domas sēdē. Ļoti burvīgi. Ļoti Jā, burvīgi. manuprāt, Vecās arī. būs novākts. Jauns līgums 20 plus 10 gadu, lai attīstu vietu. Tieši tā, jā. Ir kāda vairāk informācija par šo te uzņēmējiem vai uzņēmumu? Vietējie, nav vietējie. Jā, viņi ir saistīti viņi plāno vairākas kafejnīcas piekrastē. Šobrīd darbojās kafejnīca Saules replikā, Sijā Baro kafejnīca. Iepriekš atceramies, viņi varbūt zem citu nosaukumu darbojās arī viesnīcā Painrazortē. Attiecīgi šobrīd viņi arī ir atvēruši kafejnīcu vai atvēru kafejnīcu Kadagā tuvāk armijas bāzē un plāno arī šeit pie jūras, vēlās tuvāk jūrai šo te darbību uzsākt, paplašināt, pilnveidot, lai būtu tāds kafejnīcas restorāna komplekss, būtu vieglāk arī izdzīvot nesezonu. Protams, arī ir daudz dažādas vīzijas, un pie tā vēl tiek strādāts, kā ieinteresēt un kāda varētu būt klienti tieši nesezonā, proti arī rīkot pasākumus, seminārus, šādu te darbību. Protams, tas vēl rokas ceļš priekšā ir attiecīgi tehniskā projekta izstrāde, būvniecība. Tas, protams, nav viegls process, bet katrā ziņā tas, manuprāt, ja veiksmīgi izdotos, būtu tāds pienesums Saukas turpmākajai attīstībai un attiecīgi radīt jaunas darbvietas, arī maksājums nodokļu veidā. Tā kā, manuprāt, vērtējums ir ļoti pozitīvi un tikai jāvēl, lai izdotos, lai pietiek līdzekļu projektu realizācijai un izdodas tiešām radīt skaistu un pievilcīgu objektu. Paldies par informāciju. Lūdzu, nobalsot. Pozitīvi, ka vispār tā diezgan liela aktivitāte tieši pagājušajā vasarā, rudenī kopumā, ja skatāmies par pakalpojumu objektiem un par dzīvojamām mājām tieši Saukastu pusē, tad redzam, ka top vairākas jaunas kafejnīcas, restorāni jā, tāda jūtama aktivitāte. Arī dzīvojamās mājas, arī neliela daudzdzīvokļu māja tiek projektēta un arī tāds palielas viesnīcas komplekss arī šobrīd ir tapšanas stadijā. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 10 pret atturās nav. Paldies. Paldies, cienījamie kolēģi, par iespēju pieslēgties šai domas sēdē. Lai visiem veiksmīgu dienu. Un, jā, vēl arī, ja kāds klausās, tad mums būs, mēs arī pēc brīža tiksimies 10:00 ar Catu par turpmāko autobusu satiksmi turpmākajās pāris nedēļās un tiksimies ar Limbašu ceļiem, kas būvē Alfreda Kalniņa ielas tālākums un visu šo projektu pie Saukas dzelzceļa stacijas, jo kādu brīdi nevarēs piebraukt tieši pie Saukrastu dzelzceļa stacijas pretī, kur ir šie te autobusu pieturi Catai, šis tālākums, jo šis ielas posms pie dzelzceļa stacijas ir arī jāizbūvē, jānoņem viss asfalts, grunts un metru dziļumā un attiecīgi jāieber jaunā drenējošā kārta, šķēmas un tā tālāk, tā kā tās būs kāds pāris nedēļas, kad mēs to risināsim, kā tad turpmākās dienas varētu būt šī satiksme kustība. Attiecīgi lūdzu cilvēkiem sekot līdz informācijai,
jo, kā mēs zinām, autobusi ir salāgoti ar vilcieniem, un uz dažām nedēļām mēs nevarēsim pilnībā pārmainīt autobusu kustību laika grafikus. Nu, nāksies cilvēkiem kaut kādā veidā mazliet paciesties un būt iecietīgiem, jo nu, tā būvniecība tā vietā ir jāveic, un mēs meklēsim kaut kādus kompromisus, kur un kā cilvēkus izlaist un kā varētu būt šī te kustība. Tā kā, jā, tāda informācija. Labi, paldies. Slēdzu domu sēdi. Tiekamies citos un darbos un sapulcēs.